Čau visiem! Mani sauc Inga, esmu ciparu psihologs. Šodien ievietoju postu par to, kā mūsu dzimšanas datums nosaka to, vai man būt biznesmenim vai cilvēkam, kurš strādā algotu darbu. Pēc nolēmu par to sīkāk pastāstīt. Tātad cilvēki, kas dzimuši 1., 10., 19. un 28. datumā, šie viennozīmīgi ir cilvēki līderi. Un šeit ir ieteicams vai nu savs bizness, vai nu strādāt pašam uz sevi. 2. datumā, 11., 20. un 29. datumā dzimušie cilvēki, šie cilvēki ir cilvēki, kuri darbu izdarīs vislabāk par visiem citiem, bet tikai tajā gadījumā, ja viņi būs izpratuši procesa gaitu. Arī šie cilvēki var būt biznesmeņi, bet viņiem noteikti ir jāstrādā komandā, partnerībā, un šim partnerim ir jābūt ar līdera īpašībām. Cilvēki dzimušie 3., 12., 21. un 30. datumā, šiem cilvēkiem ideāli ir abas lomas, bet viņiem ir jāiemācās veidot attiecības ar cilvēkiem, un tikai tajā gadījumā viņi spēs sadarboties komandā. Cilvēki, kuri dzimuši 4., 13., 22. un 31. datumā, viennozīmīgi savs biznes, var strādāt arī algotu darbu, bet tikai tajā gadījumā, ja šie uzņēmuma mērķi sakritīs ar 4. mērķiem. 5. datumā dzimušie 14. un 23. datumā, šiem cilvēkiem vissvarīgākais ir brīvība, brīvība, brīvība. Un šeit ir tikai biznes un darbs pašiem uz sevi. 6., 15. un 24. datumā dzimušie cilvēki, šie ir ļoti radoši cilvēki. Un, ja būtu iespēja, tad viņi labāk nestrādātu vispār. Bet viņi var izpausties pilnīgi visās radošās un kreatīvās nozarēs. 7., 16. un 25. datumā dzimušie cilvēki viennozīmīgi savs biznes, bet ja viņi strādās algotu darbu, tad strādāt to viņi varēs tikai tādā gadījumā, ja nepārtraukti no vadības puses saņems atzinīgus vārdus. Cilvēki, kuri dzimuši 8., 17. un 26. datumā, šiem cilvēkiem ir pilnīgi bez starpības. Galvenais, lai varētu nopelnīt, un šie cilvēki ir rezultāti cilvēki, un viņiem ir milzīgs darba spējas, viņi ir spējīgi strādāt 24/7. 9., 8. un 18. un 27. datumā dzimušie cilvēki, viņi var strādāt gan savā biznesā, gan arī algotu darbu. Šie cilvēki ir spējīgi novest jebkuru procesu līdz galam, viņi ir spējīgi iziet cauri jebkurai sienai un sasniegt rezultātu, un šie cilvēki viennozīmīgi jebkurā uzņēmumā ir ļoti, ļoti nepieciešami. Tātad atceramies, ka 4., 4., 2., 6. un 8. tie ir komandas spēlētāji. Savukārt 1, 3, 5, 7 un 9 tie ir vadītāji vai arī vientuļnieki. Bet viņiem visiem ir jāizprot savu funkciju, kāpēc viņi ir šeit un kā atvērt šos savus talantus. Piemēram, ja manī ir enerģija 8, tad man ir jāsaprot, kā ar šo 8 strādāt un kā sadarboties ar citiem cilvēkiem. Un ciparu psiholoģija tieši ar šo arī nodarbojas. Viņa palīdz cilvēkiem nonākt pie sevis izpratnes, kas dos ātru un stabilu rezultātu viņu dzīvē. Ja tevi interesē ciparu psiholoģija, droši raksti, piesakies konsultācijai, piesako vai arī uzliec sirsniņu. Paldies!